Nu, labrīt, dāmas un kungi, es dikti atvainojos, sen nekas nav bijis, jā, nu, un man te vairāk cilvēku, viņi saka, nu, kas būs kaut kas jauns, kā tur uzrakstīt pa nometnēm un pazud, vai aizkodies, vai kas. Nē, nu, mēs atzīmējam nometnes beigšanos, bet, nu, nebija tik traka 8 dienas, visu uzreiz, kā jāiet uz darbiņu atkal un tā. Bet ir notikuši tādi notikumi, jā, un šobrīd notiek viens liels notikums, un, mans viedoklis nav jāptāj, bet nezinu, kā dzīvot, nezinu, kā dzīvot vairāk, jo tā Žiks nav pateicis, kā rīkoties. Nu, kas tad noticis? Jā, nu, nokoncentrēsimies uz tādiem lielākajiem pasākumiem, mēģināšu tādā sakarīgā secībā, bet, nu, visticamāk nesanāks. Nu, pats pirmais arī, jā, manējie sīkie lika, bet viņi, nu, pa laimē nebija ne 9. ne 12. klase, bet lika eksāmens, jā, zinot, nu, tā tad, nu, tas vasaras sākums ir tāds, ka, nu, tur bērni apmīzušies staigā eksāmens, jā. Nu, it kā nav ko mīst, jā, jo tagad jau zin, kā tie eksāmeni, es īsti nevaru saprast, bet man liekas, ka viņi, manuprāt, jā, kaut kad agrāk viņi, man liekas, bija sarežģītāki, jā, ja tagad es pastos, protams, es nihuja nerubīju, jā, un kaut kādu matemātiku nees sapratu savā laikā, ka es mācījos, nees saprotu viņu tagad, nihuja nav mainījies, bet tā, ka paklausās, ka tagad tie eksāmeni tādu un tādu, ka agrāk, jā, ķipa tur bija, zin, kā izvelc tur kvadrātu saknu un pierādi tādu un tādu teorēmu, tad tagad ir tā jāzina, kā paņem, iekrāso kvadrātu savā mīļākajā krāsā, jā, vai iekrāso vienā no tumšajām krāsām, un tu izkrīt pa to, ka tu iekrāso dzeltu, tad, jā, tev nav ieskaitīts, nu, kaut kā tā labi, es bišķi ņirgājos, nu, protams, bērniem ir stress, un pa šito, nu, es galīgi neņirgājos, es pats atceros, jo tā, zin, kā, tu domā, nebeigs to skolu, un dēļ kaut kādu vienu sūdu, principā, tu vari palikt, nu, ne uz otru gadu, bet, piemēram, tu nevari normāli pabeigt skolu, un tas man, reāli satrauc, tā kā es saprotu arī tos jauniešu bērnus, zin, kā, tu esi cītīgi mācījies, tu esi kaut kur, kaut kādā jomā, tad tu esi labs, nav tāds duraks, kurš nevienā jomā nav labs, nezinu, viens labāk zīmē, viens labāk sporto, trešais vēl tur kaut ko, ceturtajam tā matemātika padodās, bet, ne jau visiem viss padodās, un līdz ar to es domāju, tas tiešām ir tāds, tāds stresa brīdis un tā. Nu, tagad, jā, notika tā, ka rezultāti nav zinām, tur aizsūt darbs, kuisazin kaut kur labot, kaut ko tur darīties, jā, paiet kaut kāds 2 nedēļas, bļaļ, jā, pa vidu ir izlaidums, jā, suka, pa vidu ir izlaidums, un tagad tu nezini, tu ej uz izlaidumu, ķipa, jā, paldies, tur, zin, kā Jānīt, par to, ka tu tur pabeidz skolu, tev pēc tam atnāk, ka tu nihuienais pabeidz, bļaļ, tu ir dalba jums, jā, suka, tu neko nav pabeidz, bet pats galvenais, sūca visu, šito vēl daļēji, es nesaku, ka to var saprast, kaut kā daļēji, jā, tur nepaspēj izlabot vai kā, bet to, bļaļ, kas sukas, kad jūs pisat bērnus, kad konkrēti gadījumi mūsu pusē arī bija, pieņemsim, atsūta, jā, ka bērns nav pabeidzis skolu, viss sīkajam, bļaļ, trauma, bet goda vārds tā ir trauma, šeit pat nav ko ņirgāties, un tiešām tu esi pavadījis, bļaļ, 9-10 gadus, cik tu esi pavadījis tajā sūdu skolā, lai pabeigtu. Jā, tu tur, neesi varbūt bijis labākais skolēns, varbūt kā, jā, un tu ķipā, tev pasaka, visu tu nepabeidz, loģis, tā ir pizdātākā trauma. Jā, bet pēc tam bišķi kļūdījāmies, jā. Suka, nē, tu esi pabeidzis, jā, nemīst, tur jau bērns, uz izlaidumu nav atnācis, bērns tur ir, izraudājis visas acis, vecāki tur ir satraukušies, pēkšņi pasaka, viss ir ok, jā. Un tas ir pizģēts, un kā jau pie mums nenesīs atbildību neviens, nenesīs pohu, jā, turpināsim braukt, visi zaibīs, jā, zin kā tur līzda pieprasīt Čakša demisiju, manuprāt, Čakša ir viens no stulbākajiem ever ministriem, kas Latvijā ir bijis, jā, ja ne jau pirmā reize, man liekas, ka viņi ir kaut kādā ministra amatā, tā taču, pilnīgi, tur ir, bļaļ, sita galva pret asfaltu, tur neko, viņi pateica, es neatkāpšos, jā, tur, bļaļ, negadījums sanāca, pizdiets, Latvijā, tādā ziņā ir pohu, jā, un kāpēc ir pohu, tāpēc, ka tāds pat pohujas sēž šitajā te ministru prezidenta amatā, jā, viņš var kaut kādu ierosināt, tur es atceros bijuši tā sāga, jā, ka tur atlaidīs tur to Vitenbergu un tā, Čakš, nē, nekas tur traks nav noticis, daži, zin, kā tur bērni, bļaļ, traumas mūži gūži pohu, jā, zin, kā paībāt, jā, sistēma darbojās, tas, ka, bļaļ, 100 tādu gadījumu bija, tas ir paībāt, jā. Tā kā, jā, Čakš pateica, es palieku savās vietās, jūs paliekat savās, bļaļ, mīzali, jā, visi normāli, jā. Tad tagad, jā, vēl kaut kad burtiski, man liekas, vakar vai aizvakar Zaļo zemnieku savienību, īstie, kas tagad, es saku, pēc prezidenta vēlēšanām, tie tā sasmērējušies, es teiktu, ka šī šobrīd ir viss sasmērējušākā partijā, šie tagad pieprasa Šmita demisiju, jā, jo, bļaļ, šis nespēja regulēt šitās te pārtikas cenas, nespēja tur, bļaļ, pizdiets uzcenojumu veikalos, vēl tur kaut kas, karoči, visi galīgi dīrsā, jā.
Un, nu jā, Šmits ir vainīgs, bļēd. Nu, es nesaku, protams, pa savu nozari ir jāatbild un tā tālāk, bet tas, man liekas, ir kaut kā, bļēd, globāli jārisina, jo to sadārdzinājumu mēs paši redzam, te pēdējās nedēļas ir bijuši tā, ka tur ir kaut kādas vairākas pārbaudes, bijusi no neatkarīgākiem žurnālistiem un tā tālāk, kad veikli uzliek pizdātos sadārdzinājumus. Jā, ka principā tā prece reāli, ja tu pēc pa taisno no kaut kādiem tur zemniekiem vai vēl kaut kur viņa nāk, nu pa normālu cenu, bļai, nu tur jau nav, tur ir kaut kāds kopējs regulējums. Jā, es nesaku, ka tur labi, es neaizstāvu, es absolūti neaizstāvu ne to Šmitu, ne es viņa pusē, ne es pret viņu esmu, bet tur ir kaut kā valstiski jāpaņem. Mēs atkal atgriežamies, bļaļ, pie Dalba joba Kariņa, bļaļ, nu kurš kaut kā ar savu jobano valdību, taču var to vispār, nu kaut kā mēģināt regulēt, nu ne jau tas viens Šmits tur var pateikt tagad, jā, bļaļ, davai, zin kā, no rītdienas piens maksās 30 centus, bļaļ, nu tur vai kaut kādu kopējo regulējumu, bet man liekas, ka pie šitā nebūs, jā, jo Kariņš tagad, bļaļ, stāv, vicina vainadziņu, bļaļ, un dzied ēterā, jā, zin kā, āvu, balts kājas, bļaļ, ledz dārziņā, pārējie sūkājiet man pimpi, bļaļ, jaunā latviešu tautsdziesmas suka, bļaļ. Nu jā, tā tad vēl kas, jā, nu tagad mēģina joprojām to Stambulas konvenciju bīdīt, bīda, Stambulas konvenciju, jā, viņu vajag pieņemt un tā tālāk, un idejas, kas saku, viņa jau nav sūdīga, nu principā var pieņemt, jā, tur ir, nu, pa sieviešu tiesību aizstāvēšanu un vēl tā tālāk, bet mums tur vēl ir, nu, tur es saku, tas ir Latvijas jautājums, ir tur, kad ir tur ķipa tas jēdziens par tām dzimtām un tā tālāk, bet, nu, tai pašā laikā es tiešām domāju, no tie cilvēki, kas tur, bļaļ, krīt un stājās pa putām uz lūpām, jā, nu tagad vajag to konvenciju pieņemt, nu savādāk ir pizdā. Jūs tiešām, nu tā ticat, vot, nu tagad, nezinu, pieņemsim rītā, kas šodien pa datumu 5. jūlijas, nezinu, 5. pieņemsim. Es godvārds datums nekad nezinu. 5. jūlijā, nu, piemēram, 6. jūlijā pieņem, jā, nu, šito te Stambulas konvenciju, viss 7. viņi stājās tur spēkā, jā, nu, paiet kaut kāds laiks, nu, piemēram, ar 1. augustu viņi stājās spēkā. Viss 1. augustā, bļaļ, dzērājs vīrs pamostās, bļaļ, tūlīt vilks savēja, bļaļ, dzīves biedri pa šņuku, bļaļ, Stambulas konvenciju pieņemt. Jop, tvoju maģi, bļaļ. Es tev nevaru pizdīt, nu kā tev suka paveicās, bļaļ, jāzina, kā. Labi, ej, mīļais, tev es nesitīs, jā, vai vēl kaut, jūs tiešām domājat, ka tas kaut ko fucking atrisinās, jo ir kaut kādi regulējumi jau tik un tā, ja tu satais sūdz, bļaļ, nu tur vai administratīvka vai krimināls vai vēl kaut kas, nu ir taču tas, kas regulē, tiešām es domāju, ka kaut kāds sūds tiks pieņemts, ka tas momentā kaut ko mainīs, tas ir tas pats, kas es nezinu, nu davai, pieņemam likumu, ka, bļaļ, ka nedrīkst zakt, jā, nu principā ir tāds likums, jā, tāpēc, ka viņš jau ir, un ko, nezog, bļaļ, nezog, jā, vai pieņemam likumu, kad es nezinu, un ir tāds likums, kad, jā, ar mašīnām, nu, jābrauc pēc noteikumiem, nedrīkst tur, teiksim, tādā un tādā ceļa posmā vairāk pa 50 braukt, bļaļ, nu, pat viens te pilsētā uz 160 ir nocelts no trās, bļaļ, jums tiešām liekas, ka to pieņems, ka viss pizdzēts mainīsies, bet, nu, labi, jā, nu, cīnās tagad, vajag dabūt to, bļaļ, Stambulas konvenciju cauri vajag dabūt, es nesaku, es atkal neesmu ne par, ne pret, bet es vienkārši domāju, nu, cik tas ir, bļaļ, debīli un absurdi, bļaļ. Nu tad jā, kas Rīgā galvaspilsētā notiek, jā, Staķis, bļaļ, apvainojas, viņš pateica, sukas, bļaļ, kā tas ir, es aizbraucu pastīties hoķi, bļaļ, un man viņi tagad neapmaksās, bļaļ, un dēlēnam arī neiet jūs dirst, bļaļ, cepur nost, bļaļ, pizdu, dārgie draugi, jā, tiekamies tiesā, nē, nu gluži tiesā, nē, bet jā, viss es nebūšu mērs, bļaļ, man apvaino, bļaļ, man nepatika, bļaļ, vispār visi jūs esat pidarasi, bļaļ, pizdiet šals, jā, nu nevar tā normāli, bļaļ, iešņau kabatās, jā, nu ko darīt, nu neko nedarīt, ejiet viss dirst, bļaļ, karoči, es nebūšu jūs mērs, viss, es tagad iešu strādāt, bļaļ, dzelzbetona firmā, jā, par galveno grāmatvedu vai vēl tur kaut ko, pizdiet šals vienkārši pateica, jā, nu nevar īzakt, nu tad ejiet dirst, bļaļ. Nu, tā kā tā, jā, šajā gadījumā, protams, tas tāds mīzeles solis, jo, nu, vecīt ir jāatbild, nu, nevar vazāties, kā saka, par valsts naudu vai pa pilsētas naudu šur tur, kur ienāk, nu, kāds tur nahuj komandējums, visu labi zinu, viņš man pat vēl pienāca, bļaļ, roku paspied pie Tamperes arēnas, bļaļ, bet, nu, labi, nu, cilvēks brauc. Lai brauc, nu nerunāsim par ētiskām problēmām, ka tur darba laikā vai vēl kaut ko, bet ja pats sev izrakst komandē un pēc tam apvainojas, ka viņi pa to pīs, bļaļ, nu kas tu esi paveicis? Jāpatoju, kas tu esi paveicis, nu godavārds. Nu un tagad galvenais notikums, protams, dziesmu svētki, visi aizbraukuši, mani arī aizbraukuši, tagad suka, bļaļ, pa 3 strādāju, jāpatoju, maļ, birojā viens pats uz maniem trauslajiem, bļaļ, vīriešu pleciem, viss smagums, jā, es jau nevaru jau zinu, ka tūlīt pizdīšu bērns, jau pilnīgi raujos nost. Bet jā, nu dziesmu svētku manējā tik sūtu un es tik rācu, bļaļ, nu es nezinu, kurš dziesmu svētku šogad organizē, kurš ir tas, bļaļ, ģēnijs, bet tur viss notiek Latvijas labākajās tradīcijās, jā. Un Latvijas labākās tradīcijas ir dziļi caur dīrsu, bļaļ.
dziļi caur dīrs, un nav tā, ka vienkārši tu zini, kā pa ātru gaidu šosei caur dīrs izrauj cauri. Bet tur vēl ir remontiņš, jā, te vēl jānogriežās uz sānceļu, tas nav īsti remontēts, nu tur viss notiekot caur dīrsu, jā, nu, sākot jau, ka mēs te ņirdzām ar šitām te, bļaļ, pudelītēm, jo ir tā, ka stāv, bļaļ, policija ne, bet šitie te apsargi stāv, jā, un nelaiž iekšē, tu piemēram savu maizīti, vai vēl tur ar kaut kā, nu ar kaut ko tur laiž, ar kaut ko nelaiž, bet tu nevar, nu piemēram, uztaisīs tur savu kaut kāds karbonādīts maizītes, nopirts ūdens pudeli, tu visu dienu tur var izdejot, izvilkt, izdziedāt un tā tālāk, tu tagad te tev hujaks atņem viņu, bļaļ, ēd te, bļaļ. Atkal Latvijas labākajās tradīcijās, bļaļ, uzvāramies, nu, 500% uzliekam pa virsu, jā, tur kaut kādu grib nopirkt kaut kādu cīsiņu vai vēl kaut ko, viņš tur, bļaļ, kosmosu maksā, nežēlīgāko kosmosu vienkārši, jā. Kur tu var iziet? Neko, tu tur no rīta, es mēģinājumā vakar atnāc mājās, tev pa dienu divreiz tev pabaro, lai pastāvētu, nu, lai pabarotu, jāpastāv rindā, bļaļ, rinda, jājibū, manējā vakar 2,5 stundas stāv, viņi saka, nesaprot, kurā rindā stāv, mīst arī gribās, bļaļ, kaut kāds tolets ir ciet, jā, stāv vienkārši 2 rindas, un tu tagad domā, bļaļ, nu es ķip stāvu pēc kotlets, bet, bļaļ, moškas zin, kā stāv mīst, jā, tu aizai pa vidu, vai ne, šī rindi uz mīšanu, bļaļ, tu jau sen esi pamīst biksēs, tev jau pohuj, tu vienkārši grib paēst, bļaļ. Jā, ja tu ej ātrāk ēst, tad tev ir principā kaut kādu putriņu uzvārīt, bet tai pašā laikā tev nav, nezinu, kaut kāda tur 10 vai vēl tur kaut kas klāt. Jā, jo tur, nu, nepaspēja, bļaļ, cilvēki nepaspēja izdalīšana tur caur dīrsu, nu, visi esot caur nenormālāko dīrsu, viņi teica, nu, šitie nav pirmie, kur viņi piedalās, viņi saka, bet, nu, tādā dīrsā nekad nav bijis, jā, nu, tā, tad visi cieņu organizētājiem noskaidrojam, lūdzu, kurš to organizē, nu, noteikti jau zina, man nav laika rakties, man sīkajiem jādarbojās. Bļaļ, visu cieņu, bļaļ, ja var sapist svētkus vienreiz pa 4-5 gadiem, jums tas ir izdevies, visu cieņu, jā, bļaļ. Kāpēc uztaisīt normāli, ja var sapist, uzvārīties un tā tālāk, jo sākot visi jau ar biļešu tirdzniecību, tur jau bija dirsā. Tad tas maisiņā, kas ir, jā, bļaļ, tā ūdens pudeli, jo savējās pudeles atņem ar ūdeni, jā, savējās atņem, tev iedod ūdens pudeli, jā, nu tur atkal, protams, ir izlaista entā nauda, cik tur 1000 cauri, lai dabūtu ūdens pudeli. Bļaļ, nu man pimpis ir lielāks pat ūdens pudeli, man pimpis ir lielāks, bļaļ, tur varot knapi, nu man jāteic, nu sei bijis tur kaut kādu šito te balzāmiņu ieliet līdzi, aizbāstais zeķis, to var paņemt līdzi, jā, ja tev zin, kā akurāt tu paēdz, tu vismaz, bļaļ, iepis sogu, vismaz sārtiem vaigiem stāv smaida, bļaļ, jā, zin, kā, jā, es te dziedās, bļaļ. Tā kā visi pilnīgā dirsā, jā, dziesmu svētkos, jā, smuki, kāpēc neuztaisīt svētkus, bet vienlaikus mēģināt uzvārīties un sapist visu, nu, tā kā vislabākajās tradīcijās. Jā, nu nevar teikt atkal, tūlīt teiks, viss ir slikti LV, nē, es absolūti ne pa to, bet, nu, izceļam viss, bļaļ, idiotisms, lai var paņirt, kā savādāk. Nu, neko, kariņš toties stāv, bļaļ, plivin šito te, bļaļ, vainadziņu, un jā, es ielēc dārziņā, bļaļ, pizdiec, un tā arī dzīvojam, sukas, bļaļ, jā, lai jums visiem veiksmīgi nedēļu, un tad tiekamies kaut kad citreiz.